pavisam cita pieeja. 2 dienas tas ir ļoti labi, jo tiešām bija viela pārdomām, un šī forma man ļoti patika, tāpēc kā atraktīva, un esmu ļoti apmierināta, un domāju, būtu labi jau arī citos veidos kaut kādas mācības šādā veidā. Ļoti vērtīga metodoloģiska pieredze, kā vispār izzināt to kādas problēmas, un kas ir viss lielākais brīnums, kas man ir mūsu starpā, ir tas, ka mēs šos saturu radījām paši. Jūs mums iedavāt struktūru, pateicāt, kā to izdarīt, pārējie izdarījām mēs paši. Un pārsteidzoši bija tas, ka arī es kaut ko noformulēju no sevis un kaut ko pateicu, es atklāju pats, ka es kaut ko zinu, vai varu izdomāt kaut ko. Un ja es pats šo domu esmu noformulējis, tad viņa iespiež man apziņā daudz dziļāk nekā, ja man kāds būtu pateicis to no malas, tad es viņu vai nu pieņemtu, vai nepieņemtu, vai vēl kaut kā. Bet šeit mēs to darījām kopā, mēs viens otru uzklausījām, mēs bijām ļoti atvērti, ļoti draudzīgi viens pret otru, vienreizēji pieredzi. Man ļoti patika, kā mēs no tādām sarežģītām lietām, principā vai vispārīgām lietām nonācām līdz zemē. Ka mēs beigās tāpat izrunājām tās lietas, kas tieši, kurš zābaks spiež un kuras eķēt cauri. Ja? Tā kā man tās ļoti patika, bet formāts pats par sevi, manuprāt, raisa izslēdz tādus, daudz atbalstījot tādu virskumtēšanos, kas ļauj tā kā katram pateikt savu domu, piedalīties un nejusties tādam kā novērotājiem, lai gan mums bija tādi, kas gribēja būt novērotāji. Man liekas, ka vajag nesanāks. Gribētos vēl, un gribētos par daudziem citiem jautājumiem, kas arī ir aktuāli.